Un vispirms es gribētu, lai jūs īsumā pakomentētu to video, ko jūs sākumā redzējāt. Es nezinu, vai jūs dzirdējāt tulkojumu, Maties, Jorge? Aļona, varbūt jums ir kaut kas piebilstams par pirmo video, ko jūs redzējāt pirms prezentācijām? Faktiski nekā daudz nav ko piebilst. Man liekas, tagad izskatās, ka visi domā par to, ko darīt ar padomju laiku mantojumu. Un arī pirmais bloks, pirmais panelis par to bija, un arī video tas tika pieminēts. Daži grib pilnībā nojaukt vecās ēkas, daži grib tās renovēt, bet visi saskata, ka tā ir problēma. Mums vienkārši par to ir jādomā. Labi. Tad es gribētu piebilst. Es domāju, ka visi šo problēmu risina, kā tad tikt ar to galā. Un varbūt mums uz šīm ēkām jāskatās kā uz mantojumu. Un mēs saviem studentiem tiešām teicām, tas ir mantojums. Jums ir jāstrādā ar mantojumu. Mantojumā ir daudz problēmu, bet ir arī daudz risinājumi. Un tā ir, it kā, teiksim, problēma, bet mikrorajoni ir visā pasaulē. Piemēram, Berlīnē vai citās lielajās pilsētās var redzēt, ka tagad mēs strādājam pie šiem mikrorajoniem, un tie kļūst arvien populārāki. Mēs izmantojam visādus risinājumus, viedjumtus un modernās tehnoloģijas. Un es domāju, ka nākotnē tā vairs nebūs problēma. Jorge? Es to video, es neklausījos, es atvainojos. Nu, tad klausieties nākamos. Bet es gribētu teikt, ka ir ļoti grūti dabūt tādu vispārēju viedokli vienotu par šo problēmu. Un jā, izmanto gadījumu pieeja. Ne, katrs mikrorajons tomēr ir atšķirīgs un nevar ar visiem mikrorajoniem strādāt vienot. Varbūt tad mēs varam atgriezties pie citiem jautājumiem par pēckara mantojumu runāsim un pilsētu vidi runāsim vēlāk. Jūs esat no akadēmiskās vides, jūs piedalījāties projektos, jūs ierosinājāt daudzus pārveidojumus. Tad kādus ieinteresētās puses jūs iesaistīsiet un pieaicinīsiet šo projektu īstenošanā? Mūsu gadījumā bija pilnīgi skaidrs. Mēs sapratām, ka tai ir jābūt organizācijai, kur ir dažādi pārstāvi, sociologi, arhitekti, dzīvokļu īpašnieki un tā tālāk. Ir jāatrod sociālais kompromiss, un tas ir tas pamats. Es teikšu tā, kad mēs izvēlējāmies šo projektu, tad Aleksandrs sākumā teica, tas ir ļoti vienkāršs projekts. Un viņš saka, tagad ir 2014. gads, kapitālistu zeme un padomju ēkas. Bet jūs tā kā it kā piedāvājat kapitālistu ēkas sociālā telpā. Un tā tas arī sanāk. Es atvainojos, ka es nocitēju to, ko jūs pirms tam teicāt pats, Aleksandra. Viens, ko es uzzināju no savas pieredzes Holandē, ir tas, ka ir jārunā arī mums arhitektiem dažreiz sāp, bet taisnīgi sāp. Ir jārunā ar dzīvokļu īpašniekiem, ar
ar ieguldītājiem. Galu galā mūsu pasaule. Mums ir nepieciešams būt kā starpniekiem. Tas ir tas, ko jūs, Aleksandra, darat. Jūs mēģināt nonākt pie secinājumiem, uzdot jautājumus, izsakat kopsavilkumu, mēģināt rast kompromisu. Domājot par jūsu jautājumu, kādas tad būtu tās ieinteresētās puses, ar kurus mēs iesaistītu, tad projekta izstrādes laikā mēs diskutējām par to, ka galvenajiem šajā darbā ir jābūt šo ēku iedzīvotājiem, jo viņu ir ļoti daudz, un ja mēs viņiem kaut kādā veidā varam parādīt, ka daudz ko var panākt ar mājām, un ka cilvēki paši to var izdarīt. Jo ļoti bieži tad, kad mēs runājam ar iedzīvotājiem, viņi saka, mēs neko nevaram darīt, tās ēkas ir pārāk vecas, tās tūlīt tās sabruks un pārāk daudz naudas ir nepieciešams, lai tās uzlabot. Bet tas ir tas, ko mēs runājam. Mums ir jādara tas kopā. Mums ir jāapvieno spēki, jāvieno ieguldījumi, un šajā gadījumā, mūsu gadījumā, to tiešām var izdarīt. Mums bija šie audiovizuālā mēdīju studenti iesaistīti komandās, un viņi radīja video, viņi mums stāstīja, kā informēt sabiedrību. Viņi mūsu projektam radīja publicitāti, lai iedzīvotāji saprastu, ka tas ir iespējams un ka to var izdarīt, ja mēs apvienojam spēkus. Skaidrs, paldies. Vai no zāles ir kādi jautājumi? Viens ir. Mans jautājums, paldies par interesantajām prezentācijām. Mans jautājums ir attiecībā par otro runātāju. Tad Ļonai jautājums, tas bija par jumtu izmantošanu. Jūs teicāt, ka jumts var izmantot kā sabiedrīsko telpu. Bet arī pārējie runātāji pieminēja pagalmus un sabiedriskās telpas. Tad es gribētu zināt, vai ir vajadzība izmantot jumtus sabiedriskai telpai, vai ir vajadzība izmantot telpu, kas ir vairāk vai mazāk privāta, ne visiem ir piekļuva tā. Piemēram, mazāku māju, pagalmi. Vai jūs domājat, ka tas ir tas, kas šajās mājokļu telpās ir nepieciešams? Personīgi strādājot pie šī projekta, es domāju, ka tā varētu būt tāda jauka izmaiņa, jo uz šiem jumtiem pārsvarā var tikt tikai māju iedzīvotāji, un pēc mūsu viedokļa tas varētu radīt papildus kopienas izjūtu. Tajā vienā priekšlikumā, ja jūs atceraties, bija šī it kā sabiedriskā telpa pievienota starp divām ēkām jumta līmenī, atcerieties. Tad tur mēs izveidojām tādu vietu, kur cilvēki var tikties viens ar otru. Un visa tā koncepcija bija ar moto: sanāksim kopā, paskatīsimies, ko mēs varam darīt ar šīm ēkām. Tātad sanāksim kopā, tas ir tas uzsvars. Un otrs jautājums, protams, ne visiem ir mašīnas, bet ļoti lielākajam vairākumam ir mašīnas. Dažreiz ir vietas, kur mikrorajonos automašīnas novietot, un dažreiz nav. Un līdz ar to parasti šīs mašīnas novieto neizmantotajās sabiedriskajās vietās, un tāpēc mums tās ir jāizmanto savādākā veidā. Mums ir jāveidot organizētas stāvvietas, lai nebūtu tā, ka mēs redzējām vienā prezentācijā. Un tādējādi mēs varam uzlabot vidi, padarīt to ilgtspējīgāku. Teiksim, tad
uz jumtiem ir šī teritorija telpa, mēs to varam izmantot. Kādēļ ne? Man arī ir jautājumi pamatā Jorgem un Matiesam, jo jūs parādījāt ļoti interesantus projektus, ierosinot diezgan tādas nopietnas pārmaiņas. Un man jāsaka, ka Rīga sarūk iedzīvotāju skaita ziņā. Mums ir daudz tukšu ēku, kas gaida uz ieguldījumiem, atjaunošanu, renovāciju, arī pilsētas centrā. Un jūs savukārt piedāvājat diezgan spēcīgu densifikāciju, blīvumu palielināšanu ārpus centra. Kā jūs domājat, kas apdzīvos šīs vietas? Vai tā būs tikai funkcija tur dzīvot, vai kādas citas funkcijas? Kurš par to maksās? Jo pats par sevi, ka ārvalstu ieguldītājiem pilsētas centrs un pilsētas centra tukšās ēkas ir daudz pievilcīgākas nekā priekšpilsētas un mikrorajoni. 2006. gadā mēs redzējām, ka tur bija ļoti daudz ēku. Tas norāda, ka ir tādi cilvēki, kas ir ieinteresēti tur dzīvot. Protams, mums nav precīza atbildi uz jūsu jautājumu, bet es gribu teikt, ka jā, arī Latvija pati sarūk iedzīvotāju skaista ziņā. Esam reāli, jā. Bet notiek arī migrācija no laukiem uz pilsētām. Un mēs nezinām, kas notiks pēc 10-20 gadiem. Un tas attēls, ko es rādīju savas prezentācijas beigās, tas ir studentu darbs. Mēs to neuztveram kā 100% nākotnes vīziju. Tā ir tikai varbūtība. Bet ir interesanti, kas notika 2000. gados. Tātad jūs redzat, ka tur tās ēkas tika pa vidu sabūvētas, tātad interesi tajās teritorijās dzīvot ir. Jā, mēs arī uzsākot projektu to apspriedām, bet mēs sapratām, ka, piemēram, Mežciems ir pilnībā apdzīvots. Tur praktiski nav neviena brīva dzīvokļa. Un cilvēki tur dzīvo, viņiem tas patīk, un viņi negrib pārcelties. Nu, tas var būt par iedzīvotāju blīvuma samazināšanos mikrorajonos, tātad uz Mežciem tas tiešām neatiecas. Un mūsu studenti mēģināja vienkārši pārvietot tās programmas, kas jau tur bija iestrādātas. Un ziniet, un cilvēki teica, mums patīk, kas tur ir, mēs negribam, lai kaut kur tiek pārvietots, ne komerciālā jomā nekā. Un tad galvenais, uz ko mūsu studenti koncentrējās, ir, kā mēs varam izmantot esošo materiālu un kā mēs to varam varbūt pārvietot, varbūt, teiksim, iepirkšanās centrus pārcelt no Mežciema un ārpus. Bet jāsaka, ka mums tiešām likās, ka tur pat dažās vietās, dažos teritorijās vairāk pat jāpalielina ir iedzīvotāju blīvums un infrastruktūras blīvums. Es tagad domāju, ka pārējās diskusijas mēs varētu atstāt uz kafijas pauzītes laiku, tad es pieņemšu vēl 2 jautājumus. Es gribēju uzsvērt, ka pārsvarā tās ēkas, par kurām jūs runājāt, ir jau pārsniegušas eksploatācijas termiņu.
Un šīs ēkas bija paredzēts aizstāt ar kaut ko ilgtspējīgāku, modernāku. Un kā tad jūs raugāties uz to faktu, ka tas fakts kā tāds pastāv, un jūs to zinat, un cik ilgs ir jūsu priekšlikumu laiks, un varbūt mums ir jādomā savādāk. Varbūt šīs ēkas tik ilgi nemaz neizvilks, un kā tad padarīt tās ilgtspējīgākas, ilgdzīvojošākas. Un vai jūs nejūtaties, ka jūsu priekšlikumus šie fakti apdraud kaut kādā veidā, jo tie vairs nebūs ilgtspējīgi? Ko jūs domājat ar dzīvošanu? Šīs ēkas ir celtas 50. 60. gados, kad eksploatācijas ilgums bija, teiksim, 30 gadi varbūt. Tātad ēkas bija paredzēts nojaukt un uzcelta to vietā kaut ko jaunu. Bet šīs ēkas vēl joprojām stāv, dažas ir jau 50 gadus vecus. Tātad vai jums neliekās, ka tur pastāv kaut kādas briesmas, ja mēs tās neatjaunojam, neveicam rekonstrukciju, nenostiprinam tās? Vai jūs šos faktus ņēmāt vērā, kad jūs domājāt par ēku renovāciju? Aļona, sapratāt, ko viņš grib teikt? Kad mēs šo projektu izstrādājām, mūsu komandā bija inženieri, un es, protams, nevaru teikt par visām ēkām. Mēs strādājam pie vienas, bet tā ēka, tātad inženieri skatījās, kuras vietas ēkai jāatjauno, kuras ir jāatstāja neaiztiktas. Un tanī momentā mēs atklājām, ka starp visiem šiem paneļiem bija tāda kā izolācijas kārta, un tā bija tā problemātiskā, to vajadzēja aizstāt. Bet jā, to mēs ņēmām vērā, kad mēs pie šī projekta strādājām, jo pārsvarā visi tie risinājumi bija izstrādāti tā, ka ieguldījumu atdeve nepārsniedz 15 gadus. Visi šie risinājumi, ko mēs ierosinājām, bija tādi, kas paildzinātu ēkas eksploatāciju. Bet tā ir tikai viena konkrēta ēka. Tad mums ir jāveic inženieri izpēte visām pārējām, ja jūs gribat konkrētu atbildi. Vai ir vēl kādi komentāri? Tad es vēl vienu jautājumu no zāles uzklausīšu. Liels paldies! Es gribētu uzdot jautājumu Matiesam. Paldies par jūsu izcilo darbu Mežciemā, un mans jautājums ir mazliet plašāks varbūt. Es gribētu jautāt par attieksmi pret šo mantojumu. Jūsu prezentācijas laikā mēs dzirdējām tādu kā izteikumu, ka tas ir mantojums. Un tad jautājums ir par jūsu metodēm, kā jūs strādājāt ar studentiem, jo mums, studentiem šeit, Mežciema oriģinālajam pilsētas plānam ir ļoti atšķirīga pieeja. Tad kā jūs izprotat, kas tad šajā rajonā, šajos mājokļos ir mantojums? Mums tas ir tāds sāpīgs jautājums, īpaši attiecībā uz Mežciemu, jo tajā laikā, kad Mežciemu plānoja, tas bija moderns. Un tur bija ļoti augstas cenas un ļoti konkurētspējīgs rajons tas bija. Savukārt jūsu studentu darbos mēs redzam citādu pieeju. Dažos priekšlikumos mēs izjūtām spēcīgu mantojuma izjūtu vai, teiksim,
vērtību saglabāšanu, galvenā mugurkaulu, piemēram, saglabāšanu. Savukārt citos priekšlikumos bija ierosinājums aizvērt ielas, pārvietot, piemēram, šos iepirkuma centus. Tad vai jums ir kāds komentārs par pilsētas struktūras šāda veida mantojumu? Es jau teicu, ka mums pie projekta strādāja arī 3 profesori no enerģijas resursu departamenta, pilsētu plānojuma departamenta un mantojuma departamenta. Un mēs runājām 2, teiksim, līmeņos, arhitektoniskajā līmenī un ēku līmenī un arī mantojumu. Mēs kā arhitekti, mēs skatāmies uz plānu. Mēs pat atradām veco oriģinālo plānu. Un mēs redzējām, ka jau dažas ēkas tur iztrūkst. Bet mēs arī sapratām, ka ir jābūt tādai videi kaimiņu attiecībām, kas ir pievilcīgas, sociāli stabilas, interesantas. Un mēs sapratām, ka jāveic arī pasākumi šajā līmenī, ēku līmenī. Lielākā daļa studentu ļoti rūpīgi strādāja ar pašu to substanci būtību. Gandrīz neviens neierosināja siltināt ēku, teiksim, kaut kādos 20 centimetru biezumā vai kaut ko tādu. Bet visi tieši tāpat kā Ļonas projektā, visi strādāja ar siltināšanas, teiksim, apmetumu un citiem materiāliem, lai saglabātu to izjūtu, to izskatu, kas tur ir. Es teikšu, viņu pieeja bija ļoti jūtīga. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi komentāri? Nav. Tāda mēs slēdzam pirmo paneli, pirmo sadaļu. Liels paldies!